Nosaukums Kalnciema studija. Vieta, kur šodien notiek digitālais detoks. Tas ir pilnīgi pretēji tam, ko mēs esam runājuši iepriekšējās epizodēs. Bet arī šī projekta ietvaros ir svarīgi parunāt par to, ka ikdienā to tehnoloģiju un visas digitālās pasaules ir tik daudz, ka vienā mirklī vajag paņemt tās 180 grādiņus, apgriezties un... Kur jūs palikāt? Parunāt par to, ka ir svarīgi arī nolikt malā tās ierīces. Tāpēc iesim paskatīsimies, kā viņiem tajā pasākumā sokas. Aiziet! Iesim paskatīsimies, kā viņiem tagad iet. Man liekas, ka tik klusi ir jāuzvedas, tāpēc, ka nenāk vispār nekādas skaņas no turienes, nekas neliecinātu, ka tur būtu jaunieši šai. Ejam paskatīsimies tā klusiņām mierīgi. Kaut ko runājam, ejam dziļāk. Es jūtos tā kā terapija kaut kādā būtu. Kā jums liekas, kādu vajadzību varētu apmierināt sev svarīga satura veidošana? Lauri, kā tev šķiet, kādas vajadzības apmierini, radot savu saturu? Cik labs jautājums. Es arī rekur par to jēgas sadaļu runājot. Tur es diezgan daudz varētu paņemt no turienes. Gan iedvesma, mācīšanās tāpat laikā. Caur to pašu sociālo tīklu platformu ir iespēja tā kārtīgāk izpaust. Paskat, cik es gudri runāju, domāju. Detoks. Šis ir kaut kas pilnīgi citādāks, nekā mēs līdz šim ieraduši esam darboties. Kas ir tas, ko tu stāstīji un kāpēc? Un kāpēc arī varbūt šajā projekta ietvaros? Laikam pareizi atbild būtu tāda, ka tehnoloģijas pašas par sevi nav sliktas, bet ir svarīga šī apzinātība, kā mēs viņas lietojam. Neapzināta tehnoloģija lietošana var novest pie dažādām negatīvām sekām, veselības pasliktināšanos, tādu disociēšanos, un tāpēc ir ļoti svarīgi arī, man liekas, vērst šo nozīmību par to, cik svarīgi ir lietot tehnoloģijas apzināti. Ik pa laikam arī labi paņemt šo detoksu, kad mēs no tām tehnoloģijām nedaudz attālināmies, jo reālā dzīve jau notiek šeit un tagad. Pastāstiet, cik jums ir screen times apmēram? Mums arī vakarā 8 stundas Snapchatā. Snapchatā? Visgarlaicīgākajā platformā? Man ir 2. Jā, tāpēc. Jā. 5, ok. Pēdējās nedēļas 3 stundas. Tev bija vairāk, Laura, tev bija 15 stundas pēdējais. Kā var ieslēgt vakardienu? Pagaid, kas bija vakar? Pirmdiena, Jā. 19 stundas Bolt Food. Ko tu saki? Mēs bieži vien salīdzinām savu dzīvi ar to, ko mēs redzam Instagramā. Bet visi tur jau liek savas virsotnes, savus labos brīžus. Tad, kad tu raudi, jo tev kaut kas nav izdevies, Reti kurš to parāda. Un es arī pati veidojot savu saturu, man vienmēr ir tā doma parādīt maksimāli to realitāti, un es tāpat nonāku pie tā, ka nesanāk to parādīt. Ko jūs šodien uzzinājāt, varbūt jaunu? Es vairāk par salīdzinājumu sociālo vidē. Viņi lietos labākos skatus, nevis sliktākos. Tas man vairāk aizķērās. Vai viņi prot lietot labi sociālos tīklus, paskaties? Viņi zina, ko viņiem vajag, ko viņi meklē tur. Es domāju, uzšāvi. Es viņu saslavēju un beigās. Paldies, kad jūs iemācījāt, kā digitālā vidē uzvesties un ko darīt, ko nedarīt. Paldies, pasauli! Atlikt, šis bija tik brīdis! Šis ir montāžā.